Esiet sveicināti platformā Būs nākotnē. Šovakar ir tāds ļoti īpašs vakars, jo mēs pirmo reizi veltam mūsu uzmanību vienam no Latgales reģiona novadiem, proti Ludzas novadam. Tas ir ļoti jauki, ka mūsu platformās sāk aizvien vairāk parādīties konkrētu novadu apsaimniekotāji, pārvaldnieki. Sveiki, jau es redzu, jūs pieslēdzamies. Un tas ir ļoti jauki, ka mēs varam pievērst uzmanību konkrētiem novadiem, jo katrs novads tas ir īpašs stāsts, tā ir īpaša situācija. Un gatavojoties šodienas webināram par Ludzas novadu, mēs noskaidrojām tādu pavisam mazu informāciju, ka Ludzas pilsētā ir 187, Kārsavas pilsētā 56 un Zilbes pilsētā 43 dzīvojamās daudzdzīvokļu mājas. Savukārt pašā novadā, proti, ārpus pilsētām ir vēl 130 daudzdzīvokļu ēku, lūk, no kurām gan atjaunot esot tikai viena. Ja? Lūk, un tas nozīmē, ka novadam mēs zinām, cik ir novadā māja, mēs zinām, kāda ir situācija, un tieši tam arī ir domāta platforma Būs nākotnē. Proti, mēs savā platformā nodarbojamies ar konsultācijām, ar izglītojošo darbu. Mēs mēģinām iesaistīt komunikācijā ar iedzīvotājiem, ar galu patērētājiem, tad gan apdrošinātājs, gan inženierus, gan kaut kādas valsts institūcijas, kuras mēģina stāstīt katra par savu kaut kādu jautājumu, kas ir ļoti svarīgs. Un, ja jūs meklēsiet kaut kur internetā mūsu ar tēmturi vai hashtag, kā kurš ir pieredzis drošas mājas, tad jūs mūs labprāt varēsiet uzmeklēt un būšu priecīgs, ja piesakosiet mūsu jaunumiem, mūsu informācijas bāzē, ar kur mēs ikdienā strādājam. Šodien Ludzas apsaimniekotājs Juris Vorkalis, Ludzas apsaimniekotāja valdes loceklis, kurš šķiet šajā amatā ir 2 gadus. 6 gadus bijis arī kā Kārsavas novaddomes deputāts, tad noteikti Jurim ir ļoti plaša pieredze par to, kā vispār notiek ikdienas sadzīve ar daudzdzīvokļu namu jomā, ne tikai Ludzas novadā, bet arī varbūt kādā atsevišķā pilsētā. Es esmu priecīgs, ka Juris ir atradis savu laiku, ka Juris ir gatavojies. Un, pirms dodu vārdu Jurim, es aicinu klausītājus atrast laiku, uzdot savus jautājumus. Mums ir čats, tad čatā rakstīt iekšā jautājumus. Un tad, kad Juris pabeigs savu prezentāciju, dažas lietas es vēl izstāstīšu, un tad mēs varēsim atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies, dodu vārdu Jurim. Sveiks, Juri, un lai tev izdodas. Labvakar visiem! Es ceru, ka mani dzird un ekrānā arī redz to, kas tur ir paredzēts. Tātad prieks redzēt tik plašu skatītāju pulku, kam tas nozīmē, ka šī tēma ir svarīga un interesē ne tikai mums uzņēmumā un vēl dažās mājās dažiem aktīvistiem. Par to ir liels prieks. Tātad paldies arī Būves nākotnē par šo piedāvājumu. Jā, prieks jūs šeit visus redzēt. Nu, sāksim tad par Ludzas apsaimniekotāju un vairāk tieši par daudzdzīvokļu mājām. Tad, tātad mēs kā uzņēmums esam dibināti 2003. gadā Ludzas apsaimniekotājs. Un pēdējos 2 gados esam gana daudz izaicinājumu, teiksim, tā saskārušies ar daudziem. Jo 24. gadā mums tika pievienota SIA Zilupes LTD, kas Zilupē nodarbojas ar līdzīgiem pakalpojumiem, un tad šogad mums tika pievienot arī SIA Kārsavas namsaimnieks. Un visi kopā mēs šobrīd esam 175 darbinieki, plus mīnus, jā. Un jā, pagājušā gada apgrozījums uzņēmumam bija pāri 5,5 miljoniem. Ar ko mēs nodarbojamies? Nav tā, ka mēs tikai nodarbojamies ar daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanu. Tātad mums gan kā sabiedriskie pakalpojumi ir uzlikti, gan arī citus pakalpojumus mēs veicam. Tātad atkrituma apsaimniekošanu mēs veicam gan Ludzā, gan Zilupē un vēl 9 pagastos. Bijušajos Ludzas novada pagastos siltuma apgādi mēs nodrošinām gan Ludzā, gan Kārsavā, gan Zilupē. Zilupē un Kārsavā mums ir gan ražošana, gan pārvade sadale. Ludzā gan mēs lielu daļu iepērkam no privātā. Ūdens saimniecība mums arī ir visās 3 pilsētās, gan Ludzā, Kārsavā un Zilupē.
Un tad, jā, pilsētu teritoriju uzturēšana ir mūsu pārziņā Ludzā un Kārsavā. Ielu un ceļu uzturēšana Ludzā, kā arī citi pakalpojumi, un arī, protams, daudz dzīvokļu māju pārvaldīšana. Visās 3 pilsētās mēs ar to nodarbojamies, un tas ir mums, jā. Mums pilnvaroti mēs esam pārvaldīt kopā visā Ludzas novadā, visās 3 pilsētās 287 dzīvojamās mājas, no kurām 65%, jeb 187 atrodas Ludzā, tad 20% ir Kārsavā, 56, un Zilupē ir 15% no visām mājām, tās ir 43 dzīvojamās mājas. Es sadalīju mājas mūsu apsaimniekojumās, pārvaldāmās pēc izmēriem, jo mājas, kurām ir 3 vai vairāk dzīvokļi, tām pārvaldnieks ir nepieciešams, tā kā likums to nosaka, un attiecīgi uzreiz no tā daudz kas mainās. Bet dzīvokļiem, kuriem ir mazāk par 3, mājām, kurām ir mazāk par 3 dzīvokļiem, tām nav obligāti nepieciešams pārvaldnieks. Un tad mēs redzam, ka, piemēram, Zilupes pilsētā mums 25% no mājām ir zem 3 dzīvokļiem, Kārsavā tie ir 10%, Ludzā tie ir 8,6%, bet skatoties kopumā pa visām 3 pilsētām, tie ir, es teiktu, ļoti daudz, manuprāt, veselas 33 mājas ar mazāk nekā 3 dzīvokļiem. Un tas nozīmē, ka tur ir arī aktīvs darbs mums kā pārvaldniekam ir jāveic, to mēs arī darīsim. Uzrunāsim dzīvokļu īpašniekus, jo iespējams viņiem daudz saimnieciski un praktiski labāks, teiksim, tas ceļš gan remontiem, renovācijām un vispār dzīvošanai būtu dzīvot atsevišķi, teiksim tā, bez mums, jā. Bet, tas ir cits jau jautājums, bet jautājums, kurš skar vairāk energoefektivitāti, izdalīju arī mājas, kur ir vairāk nekā 12 dzīvokļi. Tas tāds mans subjektīvais viedoklis, bet tomēr skaidrs ir pieredze arī rāda, ka daudz vieglāk un praktiski arī lielākā daļa daudz dzīvojamo māju, kuras tiek renovētas, tās ir salīdzinoši jau lielākas mājas. Jo arī tad izmaksas, jo ir lielāka māja, jo uz 1 kvadrātmetru sanāk tās izmaksas parasti zemākas. Un tad tās, kas ir starp 3 un 12, tās tādas mājas, kur ir daudz izaicinošāk to visu procesu veikt. Tāpēc, lai atlasītu to potenciālo māju skaitu, kuru mēs varētu, teiksim tā, darboties un runāt un kopīgi uz to energoefektivitātes mērķi iet, es atlasīju šos te datus, un mēs redzam, ka Zilupē mums ir 11 mājas ar 12 plus dzīvokļiem, Kārsavā mums ir 23 mājas ar 12 plus dzīvokļiem, Ludzā ir 81 tāda māja, un kopā tas mums sastāda visām 3 pilsētām 115 mājas. Un primāri, protams, visas mājas ir svarīgas, visām mēs darbojamies, informējam un esam atvērtējam, pretī palīdzam, stāstam, skaidrojam, bet tā tīri no praktiskā viedokļa uzskatu, ka tās 115 ir tā primārā mērķa auditorija, kurai visreālāk būtu to mērķi arī sasniegt. Jā, un tad, protams, ka tas dzīvojamais fonds mājas noveco. Šeit mēs redzam, ka no visām mūsu pārvaldībā esošajām mājām vecākajai mājai ir 175 gadi. Tas ir daudz, tas ir ļoti daudz. Un jaunākajai ir 29, tā kā nekādas jaunbūves mūsu pārvaldībā nav. Un vidējais vecums visām mājām kopā ņemot ir 66 gadi, kas ir diezgan daudz. Ņemot vērā, ka vidējais daudzu elementu mājas būvju kalpošanas laiks ir stipri zems šiem 66 gadiem, kā piemēram jumta segumiem ir parasti 40 gadi vai inženieru komunikācijām 20, 30. Tā kā jā. Un izdalīju arī to vecuma sadalījumu pa izmēriem, teiksim, respektīvi pat tām pašām kategorijām, kas bija iepriekš pa dzīvokļu skaitu, kas ir mājā konkrētajā. Un mēs redzam, ka, protams, visvecākās mājas mums ir tās, kur ir maz dzīvokļi, tās ir vienstāvu apbūves ar 1, 2 dzīvokļiem.
un tām vidējais vecums ir 82 gadi. Savukārt tas vidusslānis, vismaz šajā manā, teiksim, klasifikācijā, līdz 12 dzīvokļiem, tas ir tāds, manuprāt, arī visizaicinošākais, jo parasti tur ir arī viens stāvu apbūves ļoti bieži, dažreiz divu stāvu, un arī ar komunikācijām ir dažādas situācijas, un tur arī ir ļoti vecs tas fonds, 77 gadi. Un tad tās lielās daudz dzīvokļu mājas, kas ir mums, jā, 3-5 kāpņu telpu, 3-5 stāvu mājas ar daudziem dzīvokļiem. Tās ir relatīvi jaunas vēl pret visu kopējo mūsu to bildi. Tām ir 49 gadu vidēji tikai vai jau, tā kā, tas spriediet paši. Bet, maz tas nav, un roka ir jāpieliek tām mājām. Un te es parādīšu dažas bildes no tā, kāds ir tas tehniskais stāvoklis mājām. Labās bildes es šeit neatlasīju, jā, jo, lai varētu akcentēt tās izaicinošās lietas, tās problēmas, kuras ir jārisina. Tādu nav maz, diemžēl, bet, jā, katrs īpašums prasa ieguldījumu, laiku un darbu. Jā, tad mēs redzam, ka daudz kur ir pasādēm problēmas, drūp ar jumtiem ir problēmas, ar ķieģeļu kvalitāti ir problēmas. Jumta konstrukcijām, jā, jā, mēs redzam tas pats. Tas, principā šādus skatus ir redzējuši daudz, un tas, ko mēs mērķējam un daram, mēs šogad esam ļoti tādu detalizētu un centralizētu apsekošanu veikuši, arī cenšamies to visu digitalizēt, lai mums ir vairāk dati par to situāciju, jā, un tad šogad mēs esam cītīgi apņēmušies pilnīgi visas šīs te nebūšanas likt iekšā iedzīvotājiem detalizēti un skaidrot, un tā kā, jā, likt to akcentu, kā, šādas tās mājas, viņas nevajadzētu viņām tā izskatīties, un likuma priekš viņas arī nedrīkst tādas izskatīties. Un mums kopīgi ar iedzīvotājiem būs jāatrod, un es ceru, mēs arī atradīsim gan kopīgu valodu, gan arī līdzekļus šo visu problēmu risināšanai. Pakāpeniski, jo šādas problēmas mēs ātri arī nespēsim atrisināt. Tas gan ir skaidrs, bet es ticu, ka mēs to izdarīsim. Jā, redzam, ka dažādi alternatīvie risinājumi, bļodiņas uz jumtiem, tad, kad nav līdzekļu jumta remontam, bet gribas, lai netek jumts, tad arī šādi risinājumi dažviet ir redzami. Jā, pilastri drūpoši, tas arī nav retums, dūmvadi, ventilācijas šahtas, laika zobs dara savu, un tās visas pakāpeniski ir arī jāatjauno. Jā, šeit mēs redzam to pilastrus, notek caurules, jā, dūmvadus, jā, izbirušos siltumizolācijas bēniņos, padomju laiku, kuros dažādi zvēri un ir izolāciju noplēsuši un tā tālāk. Jā, tehniskais stāvoklis ir izaicinošs, bet teiksim, tā nepaceļams. Jā. Kopīgi ar mūsu klientiem mēs domājam, ka to gadu gaitā arī sakārtosim. Jā. Un tagad pārējot uz energoefektivitātes jautājumiem, šeit mēs redzam, cik no mūsu mājām ir pieslēgtas pie centrālās siltumapgādes sistēmas, pie kādas no 3. Tad kopā tās ir 116 mājas, jeb 40% no visām apsaimniekojamām mājām. Ludzāti ir 47%, Kārsavā 34%, bet Zilupēti ir 23% no mājām ir pieslēgtas pie centrālās siltuma apgādes sistēmas. Tātad, jā, un šeit mēs redzam datus par pēdējo 3 gadu vidējo patēriņu pa mājām, kilovatstundas uz kvadrātmetru vidēji, jā, tad šeit man ir paņemtas kaut kādas pie 30 mājas no tā labā gala, pozitīvie piemēri. Apakšā mēs redzam adreses, un tad šeit mēs redzam arī patēriņus. Attiecīgi, vislabākais patēriņš mums ir Raiņa ielē 34. Tur, kur ir R burtiņš apakšā klāt, tā māja ir renovēta. Tad otrā ir pēc patēriņa Latgales 51. Tāda mums ir arī skolas 15 ar 119, un ir arī Zilupes Brīvības 33, tur tā bilde nav tik spoža kā pirmajām, bet mēs līdz tam vēl nonāksim, paskatīsimies katru no tām mājām. Jā,
Daudz vai maz to noteikti varēs Jānis pēc tam pakomentēt, salīdzinoši ar citām pilsētām, kā tur ir. Nu, šī bilde, manuprāt, ir laba. Bet tā nākošā bilde, kuru mēs tagad no otra gala apskatīsim, nu, šī gan nav laba. Šī riktīgi nav laba bilde, un šīs mājas stipri virs normas patērē siltumenerģiju. Un, jā, šeit arī es palūkšu varbūt vēlāk komentāru no Jāņa salīdzinājumiem, jā, ar citām pilsētām, citām ēkām. Un, jā, šī bilde norāda uz to, ka energoefektivitāte tā ir tā lieta, pie kuras ir jāstrādā. Un jau, ja ne kā Japāņi saka, stādīt koku labākais laiks bija pirms 10 gadiem, tad otrais labākais laiks ir šodien. Tāpat arī šajā jautājumā ir identiska, manuprāt, kā bilde. Tad šeit ir pilnīgi visas mājas mūsu šajā diagrammā redzamas, par cik viņu ir daudz un smalkiem burtiem grūti salasīt konkrēti katru māju, ja kāds grib atrast savējo, bet esmu izvilcis tādus mazāko, lielāko un vidējo patēriņu, kāds ir visās 3 pilsētās. Tad zemākais patēriņš ir 71 kW uz kvadrātmetru, vidēji pa visām 3 pilsētām ir 158. Bet nu jā, maksimālais rekordists mums antirekordists ir 226, kas ir ļoti, ļoti daudz. Katrai šai mājai, protams, ir un jāskatās tā bilde atsevišķi, tur var būt dažādi iemesli. Tur var būt maza, liela māja, tur var būt papildus individuāla apkure un tā tālāk. Jā, tur var būt arī jā, veca, maza māja ar ļoti lielu teiksim, ārējo sienu un fasādes laukumu un ar mazu apkurināmo platību. Un tur tas patēriņš arī ir augsts. Jā, nu, un pateicoties arī pašvaldībai, ļoti daudzi mazie darbiņi ir apdarīti pilsētās. Tātad, jā, šeit man ir uzskaitītas tas atbalsts, kurš ir šobrīd, kuru piedāvā Ludzas novada pašvaldība. Nav tas viss, bet šķiet no energoefektivitātes pasākumiem tieši, jo atbalsta arī citas darbības, pieņemot tāpat kā arī citās pilsētās. Tas ir gan iekšpagalma sakārtošanas, gan arī citi labi iekārtošanas darbi. Tātad, ja energoauditam piešķir līdz 570 eiro, tehniskā projekta izstrādē ne vairāk kā pusim, bet 1430 eiro. Tad, ja māja piedalās kādā no fondu projektiem, tad pašvaldība piedāvā sekt neattiecināmās izmaksas. Atkarībā no mājas platības no 25 līdz 35 tūkstošiem. Un tad ir punkts, kas ir atsevišķie darbi ārējo sienu un jumtu siltināšanai, koplietošanas telpu, ārdruvju, logu bloku nomaiņai, norobežojošo konstrukciju, pārseguma siltināšanai, karstā ūdens un apkures sistēmas cauruļvadu izolācijai vai atjaunošanai. Tur arī atkarībā no mājas izmēra tas atbalsts svārstās no 10 līdz 15 tūkstošiem. Tas, kas te pēdējā laikā mums klāt nāca arī atbalsta punkts, kas attiecās uz siltummezglu ierīkošanu, ko arī pagājušā gadā daudzas mūsu mājas izmantoja. Tātad, jā, varbūt uzreiz tad arī pateikšu tur pie tām energoefektivitātes jautājumiem. Šeit varbūt adreses neredz. Jā, šeit mums ir diezgan daudz mājas, kuras ir Zilupē. Mums bija tur tāda specifiska situācija, ka mājām nebija siltumezgla vispār. Un līdz ar to bija ļoti ierobežotas iespējas regulēt un kontrolēt siltuma plūsmu mājā, un tāpēc arī daudzviet bieži patēriņš bija pārlieku liels. Un šogad, jā, ir 10 mājām, visām 10 mājām, kas tur ir Zilupē ar centrālo apkuri, visām tika uzstādīti siltumezgli. Tā tad, nu jā, un kopš 21. gada ņēmu datus, jo pirms tam bija dažādas pašvaldības, kur arī to piedāvāja līdzfinansējumu, un pie tiem datiem nebija tik vienkārši ātri tikt. Tad es apkopoju datus tikai no Ludzas novada pašvaldības atbalsts, kas ir 21. gada. Tad ir 22 darbiņi atbalstīti, kas ir tieši energoefektivitātes jomā. Kopā tika piešķirts vairāk kā 140 000 eiro. Un, kā jau minēju, tad mājas arī ļoti aktīvi izmanto līdzfinansējumu un citām aktivitātēm. Galvenokārt iekšpagalmu stāvlaukumu ierīkošanu atjaunošanu.
Tad, jā, kā minēju, arī pirms tam aktīvi jā, tika piedāvātas energoefektivitātes atbalsta jā, mehānismi. Un galvenokārt tas, manuprāt, ir visās mājās jau lielākoties 90% noteikti pāri ir samainīta koplietošanas durvis, logi, un tas tāds svarīgākās lietas, kas bija ejošākās. Nu, un tagad mēs paskatīsimies nedaudz uz tām mājām, kuras līdz šim ir renovētas Ludzā. Šeit ir 4 mājas, kuras ir Ludzā. Viena māja ir Zilupē renovēta. Šeit es apskatīšu tās mājas, kuras ir mūsu pārvaldīšanā, jo ir vēl 2, nu jau 3 mājas Ludzā, kuras ir renovētas, bet nu, cits pārvaldnieks tur ir bijis. Bet jā, tad kopā ir visvairāk pilsētā. Labi, tad sāksim ar skolas ielu 15 Ludzā. Darbi tika pabeigti 22. gadā. Šī ir svaigāk renovētā māja. Mēs apakšā redzam bildi pirms un pa labi ir bildi pēc. Tātad, kas tajā mājā kādi darbi tika veikti? Tad fasāde tika siltināta ar akmensvati 15 cm, cokola siltināšana ar putekļu 10 cm, logu maiņa, tur, kur tie bija jāmaina, jā. Tad jumta siltināšana ar beramo vati 30 cm, pagraba pārseguma siltināšana ar akmensvati 10 cm un tika iestiklotas loģijas. Pie kā tas viss tātad novada? Pirms renovācijas māja patēriņš bija 174 kW uz kvadrātmetru. Pēc, es ņemu 3 gadus vidējos pirms patēriņu un 3 gadus vidējos pēc. Un pēc tad tie ir 105 vidēji kilovati uz kvadrātmetru. Un ietaupījums ir gandrīz 40%. Tā kā, manuprāt, tas jau ir ok ietaupījums, tas jau ir labs, tas jau ir ļoti jūtams. Un tātad, ko tas nozīmē mājai? Vienā gadā māja ietaupa 5600 eiro pie esošā tarifa apkuras, kāds ir šodien. Ja? Un ietaupījums uz 50 kvadrātmetru dzīvokli gadā ir 280 eiro gandrīz. Izmaksas uz 1 kvadrātmetru, kas ir par pamatsummu runājot bez procentiem, ir 167 eiro, kas 50 kvadrātmetru dzīvoklim sanāktu 8350. Aizņēmušies īpašnieki ir uz 108 mēnešiem tos līdzekļus. Tātad ejam tālāk, Latgales iela 51. Šī māja tika siltināta jau 15. gadā, ka nu jau ir apritējuši 10 gadi. Un tātad tur tika veikti darbi. Fasāde tika siltināta ar akmensvati ne 15, bet 12 centimetriem. Cokols tika siltināts ar putekļu nevis 10, bet ar 8 centimetriem. Tika mainīti logi, protams, jā. Jumta pārsegums tika siltināts ar 15 centimetriem putekļa un akmensvati 5 centimetri, kā arī tika uzstādīti alokatori. Šeit runājot, jā, kā reiz šogad ir 10 gadi un alokatoriem jau baterijas sāk sēst nost, un tagad ir aktuāla arī aptauja iedzīvotājiem par to, vai viņi vēlas atjaunot, uzstādīt jaunus alokatorus. Un tad mēs arī redzēsim ar iedzīvotājiem, varēsim arī pārunāt viņu noskaņojumu, to situāciju mājā, kā viņi uz to skatās, un varbūt pie reizes arī izskatīsim aprēķina metodi, kaut kādus citus variantus, tā kā šis jautājums mums aktualizēsies. Un šai mājai tātad, jā, ietaupījums no visām mājām ir vismazākais procentuāli, jo arī pirms tam mājai nebija augsts patēriņš. Tie bija 122 kW uz kvadrātmetru, un pēc renovācijas tie ir 90, kas kopumā uz visu pilsētas bildi ir ļoti labs rādītājs. Vienkārši tas, ka iepriekš nebija augsts rādītājs, tāpēc arī tas ietaupījums ir relatīvi neliels, tie ir 27% nepilni. Un ņemot pēc tagadējā tarifa siltuma apgādes, tad ietaupījums mājai gadā ir 9,5 eiro. Un vienam dzīvoklītim 50 kvadrātmetru ietaupījums ir uz siltuma, tie ir 129 eiro gandrīz. Izmaksas tālajos 2015. gados bija tikai, es teiktu, 4000 eiro uz dzīvokli, tas ir bez procentiem, un 50 kvadrātmetru dzīvoklim. Un aizņēmums bija uz 135 mēnešiem.
Ejam tālāk, apskatām māju skolas ielā 27A, kurai darbi tika pabeigti 2016. gadā. Arī ar darbiem bija dažādi piedzīvojumi procesā, bet beigās viss veiksmīgi noslēdzās, darbi tika pabeigti. Un tā tad mājai tika siltināta ar 15 cm akmens vati, cokols ar 10 cm putupolistirolu, ja putuplastu saucamo tautā. Logi tika, protams, mainīti, jumta pārsegums tika siltināts ar berumu vati 15 cm kārtā, kā arī pagraba pārsegums tika siltināts ar putuplastu 10 cm biezumā. Rādītāji ir arī diezgan labi. Tie ir 42,6% ietaupījums no 159 kW uz 91 kW mājas patēriņš ir samazinājies. Bet tas ir viss, ko iepriekš neminēju, tur ir runa tikai par apkuri. Tas ir enerģijas patēriņš, kurš ir apkurē. Tur karstais ūdens nav ņemts vērā nevienā no iepriekšējiem aprēķiniem un arī piemēriem. Tātad māja gadā ietaupa 9150 eiro, viens dzīvoklītis 50 kvadrātmetru 272 eiro. Un izmaksas arī salīdzinoši, manuprāt, ir nelielas. Tie ir 83 eiro uz kvadrātmetru, kas nozīmē 4100 uz mazu 50 kvadrātmetru dzīvoklīti bez procentiem. Jā, un mēs nonākam pie veiksmīgākā stāsta, kas ir Ludzas pilsētā sakarā ar siltināšanu. Jo tātad šeit, iesim pakāpeniski. Veiktie darbi bija fasādē siltināti ar akmensvati 15 cm cokols, 10 logi bija nomainīti. Jumta pārseguma siltināšana ar beramo vati 10 cm. Pagraba pārsegums 10 cm. Un tas, kas ar ko atšķiras šī māja no citām, un tas, kas arī ir tas atslēgas un veiksmes stāsts, tas ir tas, ka māja pieņēma lēmumu, tomēr saņēmās un piekrita lielākām izmaksām un mainīja arī stāvvadus, radiatorus, guļvadus un siltināja tos, kurus nemainīja, un arī uzstādīja alokatorus, kas arī ļāva nonākt pie vislielākā ietaupījuma. Starp visām citām mājām tie 47% ir. Tad, jā, tas, kā iepriekš jau redzējām, 71 kW/m no 134. Ietaupa mājā gandrīz 11,000 gadā, uz dzīvoklīti tie ir 254 eiro, uz kvadrātmetru izmaksāja 96 plus procenti, protams, un kopējās izmaksas bija 4800, un 126 mēneši bija kredīts. Jā, šeit mēs runājot ar mājas vecāko, arī viņš atcerās to ceļu, cik viņiem bija grūti, tas viss nāca. Un arī tā, ka tur ar gariem zobiem un tur ar dažu dzīvokļu pārsvaru tikai tas lēmums tika pieņemts. Un kā šodien visi saka, ka visi ir tikai, protams, gandarīti par to. Un 5. māja noslēdzošā, šī māja priekš mums ir vissvaigākā, jo mēs viņu pārvaldam nepilnu gadu. Jā, nepilnu gadu. Un mēs viņu pārņemam tādu, kāda viņa ir. Un izrādās, ka viņa ir siltināta tālajā 2007. 2008. gadā. Darbi nebija pilna renovācija veikta, bet fasādes un galasienas bija siltinātas, kā arī cokols. Pagrabā nebija nekādi darbi veikti, un arī jumts netika siltināts. Un tāpēc arī iepriekš, kad mēs skatījāmies, arī tas patēriņš ir 140 kW/m, nevis, piemēram, kā kompleksi siltinātajai Raiņa ielas, kuriem ir 2 mazāks patēriņš. Tā kā, jā, šī māja, toties viņa ir arī, tas, ko varu apliecināt, ir labi saglabājusies, kvalitatīvs, ir redzams, ka ir bijis būvnieku darbs. Tā kā, jā, šo māju, tā kā mēs, un turklāt visu šos laikus viņai nebija siltumezglis pat, un tāpēc tagad viņiem ir siltumezglis, un tad jau redzēs, kā cik spēsim mēs ar ieregulēšanu to efektu viņu vēl iedot iedzīvotājiem. Lūk, apskatīsimies rēķinu portfelīti starp šīm te mājām. Mēs šeit redzam atkal par piemēru ņemto relatīvi mazo dzīvokli, 50 kvadrātmetri. Protams, saprotam, ka lielākā dzīvoklī tie cipari uzreiz arī proporcionāli ir lielāki.
Tātad redzam, kur mums ir Latgales 92. māja, kur ir nesiltināta. Viņa ir viens no lielākajiem patēriņiem. Šis ir šī gada janvāra rēķins par apkuri mazajā dzīvoklītī samaksāja 141 eiro. Nu, un plus viņa maksā, uzkrājums neliela, tur summiņa ir tie 11 eiro. Un blakus ir siltinātās mājas ar viņu maksājumiem. Raiņā 34. Ar visu kredītu, protams, tas, ka viņš bija ņemts 10 gadi atpakaļ, 42 eiro maksājums par kredītu un 30 eiro tikai par apkuri. Tā kā atšķirība ir vairāk nekā 4 reizes apkurē starp veiksmīgāko projektu un vienu no siltuma noturības ziņā sliktākajām mājām. Jā, skolas 27 un Latgales 51 ir līdzīgas tās izmaksas par apkuri 70 eiro plus mīnus no 76 līdz 74 maksā. Kredīts arī viņiem ir līdzīgs ap 40 eiro. Skolas ielai 15, kredīts ir lielāks jau, jo, protams, kā māja tika renovēta daudz vēlāk, un arī būvniecības izmaksas bija jau krietni augstākas, un tas tā bilde, tā ir tā tirgus atspoguļojums un cenu pieauguma atspoguļojums. Bet par siltumu visi ir maksājuši līdzīgi, izņemot no Raiņa iela, tie ir rekordisti, jo viņiem ir nomainīti radiatori, uzstādīti atbilstoši izmēra, kurus viņi arī paši regulē un atbilstoši arī maksā. Jā, tas ir ziemā, un šeit mēs varam apskatīt arī šo pašu bildi, kas ir jūnijā, vasaras mēnešos. Šeit apkure, protams, nav. Jā, šeit Latgales 92, protams, viņi maksā vismazāk. Bet, arī tas, ka tās, teiksim, 3 mājas, kuras vissenāk nosiltinājās, viņam tie 40 eiro tikai kopumā kopējā tā maksājuma summa. Jā, un skolas 15 tā ir krietni lielākajā. Kā minēju, tas kredīta maksājums viņiem ir 100 eiro mēnesī vidēji. Tiem, kuri nav izmaksājuši kredītus, starp citu, jā, ļoti daudzi, relatīvi daudzi ir izmanto iespēju izmaksāt kredītus ātrāk. Jā. Un tā bilde, kāda ir bijusi līdz šim, tagad es nedaudz pieskaršos tam, ko mēs esam darījuši lietas labā. Jā, līdz šim tā kā šeit ir stāsts no 23. gada Kārcevas pieredzes, kad mēs organizējam 6 mājām kopsapulces. Un, protams, tas nav viegls darbs, dati pārliecināšana, skaidrošana, informēšana. Jā, jo tā tēma nav tik vienkārši arī cilvēkam parastajam, kurš ar to nesaskarās ikdienā. Bet mums ļoti labi izdevās, visām 6 mājām bija pozitīvs lēmums pirmajā sapulcē Altum, un tad arī tika uzsākta projektētāju atlase, un projektētāji uzsāka darbu. Diemžēl kavējās, ir nokavēja termiņus un nesanāca iesniegt šos projektus Altuma iepriekšējā kārtā. Tāpēc tagad mēs ļoti, ļoti gaidām jaunu finansējumu, jaunu kārtu, lai uzreiz lekt iekšā. Visas šīs mājas ir aptuveni vienā kvartālā. Tas arī nozīmē, ka iespējams būs iegūt papildus atbalstu no Altuma. Un tad mēs, kā Ludzā, šī gada februārī arī rīkojām dzīvokļu īpašnieku informatīvo semināru par siltināšanas iespējām. Jā, uzrunājām aktīvi tās mājas, kur ir lielākie patēriņi, kur ir potenciālāk vairāk tie, reālākie varianti. Tos mēs individuāli arī uzrunājām. Cilvēki nāca uz vietas un kā minēju, arī stāstīja piemērus tie, kuri jau ir siltinājušies. Cilvēku bija gana daudz, un tad mēs aicinājām satikties ar saviem kaimiņiem, aprunāties, un ja viņiem kaut vai dažiem rodas interese, nākt pie mums, un tad mēs gatavojām datus, dokumentāciju un gājām pie viņiem uz pagalbu, lai runātu detalizētāk konkrēti par viņu māju, stāstīt par programmām, par visu. Un kā mums gāja, tas gan ir tāds stāsts, ka mums bija 6 kopsapulces, bija no 6 mājām interesanti atnākuši, un tad mēs sakopojām datus, saplānojām kopsapulces, un nevienā no tām nebija kvorums, diemžēl. Tāpēc 4 mājās mēs sagatavojām lēmumus, aptaujas, un tās aptaujas visas 4 beidzās ar negatīvu lēmumu. Un turklāt piebildīšu, ka šīs aptaujas bija nevis par siltināšanu, bet šīs aptaujas bija par to, lai piedalīties energogranta programmā, kur iedzīvotājiem jāmaksā tikai 10% no dokumentācijas sagatavošanas izmaksām, un 90% sektu Altums. Tā kā, diemžēl tāda bija tā bilde. Un 2 mājām bija jāsāk ar pārņemšanas procesu saucamo,
kad īpašniekiem jāpieņem lēmums par mājas pārņemšanu savā pārvaldībā, jāizvēlas pārvaldnieks un jānoslēdz līgums. Pēc šī līguma noslēgšanas mēs atgriezīsimies pie tām mājām ar šo pašu aptauju, jā, vai kopsapulci. Un tātad vēl mums ir 2 mājas, kurās šobrīd ir izdalītas aktuālas aptaujas par dalību Altuma Latgales programmā. Tā ir programma, kur ir pazeminātas prasības energoefektivitātei, var sasniegt mazākus rezultātus, zemākus 10 līdz 30%, bet tur arī ir ierobežota naudiņa, kuru var iegūt atbalstā līdz 80,000. Tā kā tur kaut kādiem mazākiem darbiņiem tas viss, bet tas vēl viss ir pieejams, jā. Tā ir tā programma, uz kuru mēs arī raugāmies ar citām mājām, doties sakārtot vismaz jumtus kritiskākos vai kādas galasienas un tā tālāk. Un jā, un kāpēc viens no iemesliem, kāpēc mums tajās kopsapulcēs gāja tā, kā gāja, un ko arī cilvēki nereti arī saka un atzīst, nav ko slēpt. Protams, kā galvenais jautājums ir maciņš un tās izmaksas. Jā? Nu, ja mēs precīzas izmaksas sapulcē nevaram pateikt, cik varētu maksāt siltināšana, bet šeit mēs varam apskatīt, kādi mums ir vidējie ieņēmumi. Jā? Tad mēs redzam, piemēram, Latgalē 24. gadā neto tie ir uz rokas. Vidējie ieņēmumi ir 904 eiro. Latvijā tie ir 1221, nu, un Rīgā ir 1346. Pie nosacījuma, ka būvniecība plus mīnus maksā līdzīgi visos reģionos. Un tāpēc skaidrs, ka Latgalē cilvēkiem ir jāšķiras no lielākā procenta no sava maciņa priekš šīm te darbībām. Jā, šeit man zemāk vēl ir vispār minimāla alga un tur arī vidējā pensija Latvijā, kas, protams, ir ļoti labi saprotama pensionārus. Ja 5. daļa no pensijas būtu jādod kredītam par mājas siltināšanu, tad es domāju, ka mums nav nekādu tiesību neizprast vai apbežoties kaimiņiem uz senioriem, kuri nepiekrīt siltināšanām. Jā, bet, jo tā situācija ir tāda, kāda viņa ir. Bet labā bilde ir tā, ka ir pieauguša tendence visām šīm te līknēm, visa veida, jā, teiksim, ja pirms 4 gadiem Latgalē bija 677, tad tagad tas jau ir 904, jā, redzam, tā progresija iet uz augšu, un tas ir apsveicami un labi, bet, protams, arī izmaksas kāpj būvniecībai un tā tālāk. Bet šeit jāsaprot viena cita lieta. Tikko mēs norenovējam māju pie kaut kādām izmaksām. Tagad, piemēram, skolas iela relatīvi dārgi norenovēja. Relatīvi, jo tagad mājas, kas renovējas, viņas vēl dārgāk. Tas ir tās izmaksas, viņas faktiski tiek nofiksētas, bet paralēli ienākumi turpina palielināties iedzīvotājiem. Tāpēc, procentiņi tur ir neliela daļa, kas aug līdz, bet viņa ir salīdzinoši nenozīmīga. Tāpēc arī tagad, piemēram, Raiņa iela, tās mājas, kuras pirms 10 gadiem siltinājās, viņiem tie 30-40 eiro šodien ir daudz, tie ir 30-40 eiro, bet pirms 10 gadiem 30-40 eiro bija jau daudz lielāka tā naudiņa. Un tāpēc arī ir tas stāsts par Japāņu kokiem, un ka tā ir ļoti svarīga lieta to darīt tagad, tuvākajā laikā, un neatlikt šos jautājumus. Un tuvojoties noslēgumam, tā bilde, kas ir no mūsu puses, izanalizējot, kur mēs šajā tabuliņā redzam adreses, māju vecumus, un tālāk mēs redzam, cik procentuāli dzīvokļi pieder Ludzas novada pašvaldību. Un tad pēdējā kolonna mums ir patēriņš, vidējais pēdējo 3 gadu kilovatu uz kvadrātmetru. Labā ziņa ir tā, ka ir potenciāls, ir iespējas, un mēs redzam, ka ļoti lielā dzīvokļu skaitā liels svars lēmumu pieņemšanā ir pašvaldībai. Un šīm mājām tiešām raukoties gan no vecuma ziņā, gan arī no siltumenerģijas patēriņa skatu punkta ir ļoti vajadzīga šī siltināšana. Un es tiešām ceru, mēs noteikti arī tuvākajā laikā tiksimies ar pašvaldību, kaut kādu lielāku bildi, es domāju, vajadzētu salikt un nospraust kādus mērķus un virzīties šajā jautājumā, jo, redzat, vismaz 30% ir 30 mājām. Tāpēc tas nozīmē, ka vajag relatīvi nedaudz vēl citus īpašniekus, kuri gribētu un piekristu māju siltināšanai.
Jā, bet, protams, šis jautājums ir daudz plašāks, jo pašvaldības dzīvokļos dzīvo īrnieki, kuri arī nereti ir arī maksāt nevis nespējīgi, bet viņiem ir vērojamas problēmas ar maksātspēju. To mēs arī kā pārvaldnieks varam atzīt. Bet iespējas ir, jā. Noslēgumā, paldies, protams, par uzmanību. Mājas ir tās vietas, kur mēs atgriežamies, kur mēs mostamies, kur mēs dodamies darbā, vai tas mūsu pasaules centrs, ap ko viss griežas, tās ir mūsu mājas, kur mēs, protams, ka gribam justies droši, gribam atgriezties skaistā, foršā, komfortablā mājoklī. Un tāpēc mēs, kā pārvaldnieks, kā Ludzas apsaimniekotājs, tiešām šim jautājumam pievērsīsim pastiprinātu uzmanību, jo mēs gribam skaidrot, palīdzēt cilvēkiem izprast šos jautājumus, lai mēs varam mūsu pilsētas redzēt energoefektīvākas, skaistākas un patīkamākas nākotnē. Jo pieredze to rāda. Aizbraucam uz jebkuru citu pilsētu, tas ir tāda progresīva līkne, kur sāk siltināties, tur arī turpina siltināties. Tā kā jāparauj, cerams, maisam gals vaļā, un tad cerams, ka būs tikai labāk. Jā, droši uzdodiet jautājumus. Paldies, es iespējams nedaudz pārtērēju laiku, bet ceru, ka tas nav nekas slikts. Jā, gaidu jautājumus. Paldies! Tā, Juri, tad tu varētu tagad bišķi noņemt savu prezentāciju, un es paldies. Kamēr es lieku prezentāciju tālāko daļu, jo es pārņemu to runāšanas stafeti, es gribu teikt, ka Jurim ir izcila prezentācija un izcils padarīts sagatavošanās darbs, un par ko es Jurim saku jau uzreiz paldies. Ja? Es pārņemu nedaudz stafeti, un ko es vēlos vērst jūsu uzmanību. Pirms es dažus slaidus eju cauri par būvniecības procesu un par tām lietām, kas jums var palīdzēt novest māju līdz sakārtotai nosultinātai mājai. Es gribētu klausītājs varbūt lūgt bišķīt būt aktīvāks čatā ar jautājumiem un vienlaikus ierakstiet lūdzu, vai jūs lietojat viedtālruņus un dators mājās. Es redzu, ka jau mūs skatās, jau varētu rādīt piemēru visiem uzrakstīt, es lietoju vietālruni, man ir dators, un es pēc tam vēlāk jums paskaidrošu, kāpēc es šos jautājumus uzdevu. Ja? Tad tas nav tāpat vien. Tā kā Ieva lūdzu rāda piemēru, un pārējie lūdzu sekojiet Ievas piemēram. Ko darīt, ja ir mērķis renovēt, rekonstruēt māju? Ja? Tad būs nākotnē, proti, mana kolektīva pieredze rāda to, ka ļoti bieži trūkst tās informācijas, ka mēs patiesībā runājam par vienkāršām lietām. Mēs runājam par laiku, naudu un par kvalitāti, ko mēs saņemam par to naudiņu, ko mēs esam iztērējuši, lai kaut ko sakārtotu. Ja? Tātad Juris, starp citu, savā prezentācijā ļoti labi parādīja šīs te 5 mājas, tātad gan ieguldījums, gan arī pretī ieguvums. Ja? Tas arī ir naudas jautājums. Tātad renovējot, jūs ne tikai maksājat, jūs arī kaut ko iegūstat. Ja? Tātad iegūstat, tas ir ietaupījums uz enerģiju. Un ir viena svarīga lieta, ka tad, kad mēs atveram presi, tad mēs redzam, ka visi runā par tiem sliktiem piemēriem. Ļoti reti, kad mēs parādām šādus labus piemērus, kā to izdarīja tikko Juris. Un ir jāatcerās, ka dokumentu kompetences līmenis ļoti ideālā gadījumā ir tikai un vienīgi tā autora spēja atreferēt savus zināšanas, savu pieredzi. Ja? Un kāpēc es to saku? Tāpēc, ka visā tādā renovācijas procesā ir ļoti daudz dažādu stadiju, kuras pareizi izējot cauri, aktīvi izējot cauri, var nonākt pie labākā rezultāta. Tas labākais rezultāts ir vēlreiz tātad kvalitāte un pēc iespējas saprātīgi iztērēta nauda. Un kas ir ļoti svarīgi, ka ir jāapzinās, ka tātad vizuālā apskata, tehniskā apsekošana, būvprojekts, tās ir 3 lietas, kuras jūs šodien varat iegūt DME energograntā. Tie ir tie 90% atlaižu, ko Altuma piedāvā. Būvdarbi, jau tālāk tā ir nākamā būvniecības procesa stadija, kurā jau tiek realizēts tas, ko jūs ar vizuālu apskatu, ar tehnisko apsekošanu, ar būvprojektu esat noveduši līdz būvniekam. Proti, kas tad būvniekam ar jūsu māju ir jāizdara? Lūk. Un es noteikti varu pa starpam tam, ko es vēlos teikt, aģitēt, ka izmantojiet lūdzu DME energograntu, izmantojiet Ludzas apsaimniekotāju iespējas pieredzi komunicēt ar Altumu, jo šī 90% atlaide par apsekošanu un būvprojektu, tas ir ļoti izcils ieguldījums
jūsu mājas atjaunošanā. Ja? Ja mēs ņemam tādā schematiskā, ko jūs redzat? Jūs redzat, ka iecerē pirmsprojektu uzdevums, kas ir šīs visas izpētes, šie darba uzdevumu sagatavošana un projektēšana un iepirkums, tā ir produktu izstrāde. Un būvdarbi tā ir tikai tāda atsevišķa sadaļa, kura realizējās šīs 4 stadijās. Ja? Tad, ko es ar to vēlos pateikt? Es vēlos ar to pateikt, ka jums, kā iedzīvotājiem, vienkārši nākot un piedaloties sākotnējos procesos, ir pēc tam viegli saprast, kas ar jūsu māju notiek un ko tie būvnieki darīs. Ja? Un tad jau mēs aizējām atpakaļ tādā eksploatācijas stadijā, kur jau lietošana ir svarīga detaļa. Nu, un pēdējā stadija, protams, ir dzīves cikla beigas, kuras es nevienai mājai speciāli nenovēlu. Ja? Kas vēl ir ļoti svarīgi, ka tajos procesos, ja jūs nolemsiet nonākt līdz atjaunošanai māju, līdz renovācijai, tad faktiski jums ir jāsaprot, ka jūs iesaistīsiet šajos procesos tehniskās izpētes veicējus, pārvaldniekus, kaut kādus projektu vadītājus, būvprojektu izstrādātāju. Iespējams, ja runa būs par mājām, kurām ir nepieciešams atjaunot, piemēram, konstrukcijas, ja kaut kādas konstruktīvos elementus, tad tur arī būs būvprojektam jāveic kaut kādu sadaļu ekspertīze. Nu, un tālāk ir būvdarbu veicējs, būvuzraugs, un gala rezultātā to visu kontrolē zināmā mērā ne tikai iedzīvotāji, bet arī finansējuma piešķīrējs, kurš vairumā gadījumā ir Altuma, bet nereti arī tās ir Latvijas Komercbankas. Tātad, ja mēs tā paskatāmies, ka katrs atsevišķi no saviem subjektiem kaut ko no jums grib, tad ir ļoti svarīgi mēģināt saprast, kā sadalās tās atbildības, vai varbūt kā tas ir bijis līdz šim. Un līdz šim ir bijis tā, ka iedzīvotāji, kad viņi nolēma šo te māju atjaunot, viņi atbild gan tā projektu vadītāji kaut kādām darba lietām, ja, tad viņi slēdz līgumu. Viņi atbild par būvprojektu autora pieņemtiem lēmumiem par būvprojektu kvalitāti līdz ar to, ja. Arī par pārvaldnieku vai apsaimniekotāju rīcību, jo parasti pārvaldnieks vai apsaimniekotājs sakrīt ar projektu vadītāju, ja. Nu, un tad attiecīgi jau pasūtītāja atbildības pusē ir arī būvprojektu eksperts, ja viņš ir nepieciešams, nu, un attiecīgi būvuzraugs. Un pretī ir būvnieks. Un ko dara būvnieks? Būvnieks realizē to visu, ko jūs praktiski esat kaut kādā mērā piedalījušies tā procesā, proti tā būvprojekta radīšanā. Ja? Tad būvnieks realizē tikai to, ko jūs esat iecerējuši. To visu var atvieglot. Proti, būvniecībā tas sauc par inženieru konsultāciju jomu. Tātad visu šo te dalībnieku skaitu jūs varat atvieglot un pie kā jūs īsti nonāksiet. Jūs nonāksiet pie tā, ka aicinot darbā inženieru konsultantus, tātad tas ir parasti, vai nu tā ir fiziska persona vai drīzāk uzņēmums, kurš apvieno sevī daudz plašākas kompetences. Tātad te ir runa par projektēšanu, par autoru uzraudzību, par būvuzraudzību. Un attiecīgi, ja netiek veikta projektēšana, tad tā varētu būt arī būvprojekta ekspertīze. Ja? Un kas ir ļoti svarīgi, ka apvienojot visas šīs mazās kompetences, ko es tiku rādījis šajā slaidā, jūs iegūstat iespēju pirmām kārtām zināmā mērā ekonomēt naudu, otrām kārtām nonākt pie daudz efektīvāka rezultāta, jo tās būvniecības procesa stadijas tiek izietas kopā ar praktiski ar vienu pakalpojumu sniedzēju. Ja, nevis ar 5, 6 pakalpojumu sniedzējiem, kurš katrs realizē savu mazo mērķītu un uzdevumu, bet ar vienu pakalpojumu sniedzēju, ja, kurš cita starpā jums var arī palīdzēt visnotaļ efektīvi strādāt ar būvnieku. Ja. Un tas, ko jūs šajā slaidā redzat, ko tad īsti var darīt inženieru konsultants? Viņš var nodrošināt šo te tehnisko izpēti, projektu vadīšanu, iepirkumu organizēšanu, būvprojekta procesu vadību, vai arī kaut kādos atsevišķos gadījumos ekspertīzi un arī būvuzraudzību. Zināmā mērā šie konsultāciju biroji saprot, kā efektīvāk piesaistīt naudu. Un kur ir fenomens? Fenomens ir tajā, ka atgriežoties pie tā DME energogrāta, kas ir šo te 90% atlaide, Altuma lielā mērā jau ir izdarījuši mājas darbu, proti gan tehnisko izpētes veicēju viņi ir nodefinējuši. Tad jau ir zināms Latvijā konkrēts uzņēmums, kas to dara, un ir 10 uzņēmumi, kuri nodrošina arī būvprojektu izstrādi. Tas nozīmē, ka jums kā iedzīvotājiem, ja jūs nolemat savās mājās
ķerties pie pirmajiem 2 galvenajiem uzdevumiem, nonākt līdz izpētēji. Uz tās iegūtās informācijas bāzes izstrādāt būvprojektu, tad jums faktiski atliek vienkārši vienoties, ka jūs esat gatavi iemaksāt 10% no iemaksām. Tālāk, ko jau visticamāk izdarīs jūra vadītais uzņēmums un attiecīgi arī Altum ar saviem instrumentiem. Tātad, rezumējot par inženieru konsultantu, viņš kā uzņēmums, inženieru konsultāciju uzņēmums, viņš sevi apkopo ļoti daudz pakalpojumu. Tas nozīmē, ka jūs no šī uzņēmuma varat prasīt arī lielāku atbildību. Un ko es saprotu ar vārdu atbildību? Es saprotu spēju apdrošināt savas saistības, piemēram, par kļūdām vai par neprecizitātēm, kas kaut kādā darba posmā tiek pieļautas. Ja, tad faktiski priekšiedzīvotājiem tā ir iespēja būt drošiem, ka par jebkuru kļūdu, ko būs pieļaus, piemēram, tas pats inženieru konsultants, es domāju, ka uzņēmums, jūs varēsiet dabūt atpakaļ naudu vai nosekt to starpību, kas būs uzskatām par zaudētu naudu kaut kādas pieļautas kļūdas rezultātā. Protams, vienmēr vispirms tā kļūdu mēģina novērst ar praktiskām darbībām, ja, tad ar kaut kādām tehniskām darbībām. Bet jebkurā gadījumā šis ir ļoti liels iegūms priekšiedzīvotājiem. Nu, lūk, faktiski, tā jau, kā jau es tiku minējis, ka faktiski pie namu, piedodiet, pie renovācijas, rekonstrukcijas vai siltināšanas, saucam, kā mēs šobrīd gribam, ir sagatavošanās darbs, ir projektēšanas darbs, tad ir būvdarba iepirkums un attiecīgi būvdarbi. Kāpēc iepirkums ir ielikts kā trešais? Tāpēc, ka vadoties no tās pašas domas par to DME energograntu, mēs visi saprotam, ka ar Altum palīdzību vienīgais, kas jums ir jāizdara, ka iedzīvotājiem mājas ietvaros jānobalso, ka jūs esat gatavi iet uz šo programmu, ka esat gatavi saņemt šo te pakalpojumu, samaksājot šos te 10%. Tas ir ļoti svarīgi to saprast. Nu, lūk, un gala rezultātā arī tas, ko Juris šodien rādīja savā prezentācijā, un ko es vēlos uzsvērt, ka tās darbības, kuras mēs jums uzrādām, un tie piemēri labie, kuri tika šodien rādīti, viņi praktiski demonstrē, ka finanšu drošības vides reputācijas jomā ir tikai un vienīgi ieguvumi. Ja, arī tās diagrammas, ko Juris rādīja par naudas kaut kādām sastarpējām attiecībām, proti izdevumu pret ienākumiem, kredīta maksājums, piemēram, pret siltuma rēķinu, ja, jūs ļoti labi varat redzēt, ka praktiski šeit darbojas formula, ka jūs nedaudz sadalat saskaitāmos vietām un pat beigās kaut ko ietaupat. Ja. Tad, ja mēs salīdzinām tās Ludzas pieredzes, cits starpā arī tas, ko Juris jautāja, un prasīja manu pieredzi par citām pilsētām. Es varu teikt, ka Liepāja, arī Rēzeknē ir pieredzēts kaut kāds atsevišķas lietas arī dažos Pierīgas reģionos un Rīgā. Praktiski visur, kur cilvēki ir centušies un nonākuši līdz renovētai mājai, kredīta un siltuma rēķins vai kredīta un visu citu komunālo pakalpojumu kopējais rēķins gala rezultātā ir vai nu ļoti līdzīgs iepriekšējiem rēķinam, kur siltums dominēja, tad jūs arī šodien to labi redzējāt, ja? Vai pat nedaudz mazāks. Ja? Tad faktiski šeit darbojas ļoti lielā mērā formula, ka saskaitāmos mainot vietām summa jau beigās gandrīz vai nemainās. Ja? Un Altum šis te atbalsts arī ļoti lielā mērā palīdz sasniegt tos vajadzīgos mērķus. Savukārt tas, ko es saku par inženieru konsultāciju jomu, tad profesionāļi savā jomā palīdz vienkārši nepieļaut kļūdas, kuras jūs ieraudzīsiet būvdarba laikā. Ja nemaldos, Juri, tu tik pieminējis vienu māju, kur gāja ļoti bēdīgi, laikam, es saprotu ar būvdarbiem, ja? Nu, tad šis ir tas inženieru konsultāciju uzdevums, inženieru konsultantu biroju. Nepieļaut, ka tās kļūdas būvdarba laikā paņem vairāk jūsu laika, vairāk jūsu naudas vai vienkārši rada nevajadzīgas strīdus. Nu, lūk, tātad, kas ir ļoti svarīgi? Ļoti svarīgi ir, ka iedzīvotāji spēj uzticēties saviem pakalpojumu sniedzējiem, sākot jau ar apsaimniekotāju. Un tālāk vienalga, vai tie ir inženieru konsultantu biroji, vai tie ir būvnieki, vai tie ir vienkārši konsultanti, ja? vai vienalga projektu vadītāji. Ir ļoti svarīgi uzticēties. Tātad dot visu informāciju, kas ir jūsu rīcībā. Ļaut apskatīties, kādā stāvoklī jūsu dzīvoklī atrodas stāvvadi, radiatori, jebkas cits, tātad, ja, kas ļauj izdarīt secinājumus par to, kādā stāvoklī ir jūsu māja. Tas tikai gala rezultātā novedīs pie ļoti pozitīva rezultāta. Nu, lūk,
Un rezumējot par inženieru konsultantu, tad tas, ko es gribu uzsvērt, ka tā ir viens pieturas aģentūra. Tātad tas ir viens kaut kāds uzņēmums, vai varbūt atsevišķos gadījumos viens cilvēks, pie kura sanāk kopā visa nepieciešamā informācija, un šī vienas pieturas aģentūra jums spēja palīdzēt pieņemt pareizos lēmumus. Nevis vienkārši, mums vajag būvnieku, bet kādu mums vajag būvnieku. Tādu, kurš var izdarīt tos darbus, kas uzlabos mūsu mājas kopējo stāvokli. Ja, tad tas arī ir ļoti liels iegūms, ja jūs nesadalāt tos darbus starp tiem 5-6 subjektiem atsevišķi. Nu, lūk. Un tad, protams, ir jautājums, kā atrast atbilstošākos pakalpojumu sniedzējus. Te ir jāsaka tā, ka pirmais un galvenais kritērijs ir būvprojekts. Praktiski, vai arī vēl ejot atpakaļ, kādā stāvoklī atrodas jūsu māja. Proti, kāda ir pieejama informācija par jūsu māju, kādā tehniskā stāvoklī viņa atrodas. Ja? Tātad jebkādi novērtējumi, jebkādi tehniskās apsekošanas atzinumi vai kaut kādi jau daudz detalizētāki dokumenti ir par pamatu tam, ka jūs saprotat, ko jums kādu īstu pakalpojumu jums vajag, kas jums ir nepieciešams. Ja? Un gala rezultātā, ko jūs iegūstat no šiem konsultantiem? Viena lieta, ka tie ir pārdomāti objektīvi lēmumi, kur viena no pusēm, kuras labā darbojas šie konsultanti, ir iedzīvotājs. Bet otra lieta, ko jūs iegūstat, kas varbūt šeit arī nav uzrādīta, ka ir ļoti svarīgi, ka šie konsultanti spēj apdrošināt šīs savas saistības. Ja? Tātad jūs varat būt droši, un to es atkārtoju šodien otru reizi, ka šo konsultantu kļūdas, ja nu tādas gadās, un tādas dažkārt būvniecībā gadās, viņas būs iespējams aprēķināt, izteikt naudas izteiksmē, un šo naudu atgūt. Tas arī ir viens svarīgs uzdevums. Nu, lūk, praktiski ļoti īsi par tām lietām, kas man bija svarīgas un ko es vēlējos jums pateikt, bet vēlreiz un vēlreiz es jūs aicinu pievērst uzmanību DME Energogrants, viena autuma programma, kur jūs varat dabūt par māju izpētēm un būvprojektu izstrādi autuma līdzmaksājumu 90% apmērā, kas ir ļoti svarīgi jāuzsver, ka jums nav jāsamaksā visi 100% izdevumi un tad nauda nāk apakaļ, bet jums ir jāsamaksā tikai sākumā 10%. Ja? Tas ir numur 1. Numur 2. Es vēlos izteikt pilsētai Ludzas novadam komplimentu un arī Ludzas apsaimniekotājiem par to, ka šis webinārs ir tikai pirmais solis un iepriekš 25. februārī notukušais pasākums. Praktiski tie tādi pirmie soļi uz daudz aktīvāku darbu un sadarbību ar Ludzas novada iedzīvotājiem. Izglītojošā jomā, proti, tas ir mēģinājums, kuru mēs mēģināsim kaut kā finalizēt daļai 2. oktobrī Ludzā, organizējot tādas pieredzes apmaiņas dienas, kur jau mēs noteikti tiksimies gan klātienē, gan arī attālināt, gan arī pēc tam ierakstāt, to visu varēs redzēt. Un runāsim par iedzīvotājiem, praktiski svarīgajām tēmām attiecībā uz nama apsaimniekošanu, attiecībā uz rekonstrukciju, renovāciju un kā visefektīvāk līdz tam nonākt. Lūk, pirms es pārēju pie jautājumiem, jo es, kamēr runāju, es pamanīju, ka te viņi ir diezgan daudz sanākuši. Tāda maza reklāmiņa būs nākotnē platformā, ir ļoti plašs bezmaksas informācijas apjoms. Ja? Tad jūs varat redzēt ļoti, ļoti daudz dažādu runātāju par atsevišķām tēmām, kas ir svarīgas iedzīvotājiem, kurām būtu jābūt jums interesantām tad, kad jūs runājat par savu dzīvojamo māju. Nu, lūk, es vēlos tagad ar jūsu atļauju pāriet pie jautājumiem, un es kā vienmēr, man vēl piedodiet, man vēl viens slaids ir jums jāparāda. Pirms jūs atslēgsieties, tad, kad es būšu pabeidzis savu runājamo, tad vai arī tagad izmantojot, jūs varat šo te QR kodu izmantot un mēģināt ne tikai uzrakstīt atsauksmes par to, ko jūs šodien dzirdējāt, bet arī sarakstīt jums aktuālos jautājumus. Tas mums lielā mērā palīdzēs vienkārši saprast, kas ir tās tēmas, kas varbūt jums būtu papildus nepieciešams ikdienā, ko jūs vēlaties saprast. Un tagad es lēnu garu pāriešu pie čata jautājumiem, un lielākā daļa jautājumu
Aha, par tām viedierīcēm. Tā tad ir gan datori, gan viedierīces, ir pat telefoni, un ne, bet, piedodiet, TV un tā tālāk. Kāpēc es uzdevu šo jautājumu savas uzstāšanās sākumā? Ja jums ir vietālrunis vai dators mājās, jūs varat, neizējot no mājas, atvērt un apskatīties jūsu mājas lietu. Tātad informācija, kura atspoguļo, kādā stāvoklī atrodas jūsu māja, kādi lēmumi jūsu mājas ietvaros tiek pieņemti, kādi maksājumi tiek veikti, kas ir kādas mājas daļas vai jebkas ir apdrošināts un tā tālāk tā projām. Tātad faktiski tas, ko es jums vēlos pateikt, ka tikai ar šīm elementārajām ierīcēm, mūsdienās elementārajām ierīcēm, jūs varat būt ļoti informēti par jūsu mājas stāvokli, mājas finansēm un par visām citām lietām, kas mājas ietvaros ir svarīgas. Tagad es pāriešu pie jautājumiem, un tad Juri, Sanda ir jautājusi sekojoši. Kāpēc renovētām mājām ir tāda atšķirība? Vienai 70, es domāju, kilovati bija domāti, jā, otrai 140. Kur ir tā problēma? Varbūt tu vari pastāstīt. Nu, jā, tad mūsu gadījumā 140 bija laikam zilupes variants māja. Brīvības 33. Nu, tur es jau prezentācijā minēju un uzsvēru to, ka tur bija daļēji renovēta māja. Tur nebija jumts siltinās, kas ir īstenībā ļoti svarīga konstrukcija no siltumnoturības viedokļa. Tur nebija arī pagrabā siltināts nekas, nu, un arī nebija. Un, nu, viņu gadījumā, es domāju, arī daudz ko deva tas, ka nav siltummezgls nebija. Bet atšķirība ir proporcionāli ļoti bieži tam ieguldījumam, jo, ja sākumā liekas, ka gribas mazāk maksāt, un tad arī tā atdeve beigās pēc tiem gadiem ir arī mazāka. Un tas, ko mēs sakām visās sapulcēs, mēs ļoti, ļoti ceram un lūdzam iedzīvotājus šodien pieņemt to bišķiņu grūtāko lēmumu un nomainīt arī to siltumapgādes sistēmu, kura tā vai savādāk būs jāmaina. Tas ir laika jautājums. Un tas viņam dos papildus komfortu, jo ļoti lielā daļā māju ir patvaļīgi samainīti radiatori, uzstādīti neadekvātu izmēru, kur malējiem dzīvokļiem no tā, ka ir augsts salikt, ir superlieli radiatori vai vidēji ir salikuši lielus radiatorus, rodas milzīgs disbalanss mājā, un tad viņi nav pat reāli sabalansēti esošajā sistēmā tā, lai visiem būtu komforts. Un tad arī sākās tās problēmas, kad vienam karsti, otram augsti. Tāpēc, nu... Labi, paldies. Pāriesim pie nākamajiem jautājumiem. Tātad Zana ir pajautājusi, cik reāli pārvaldnieki šajās trijās pilsētās, ko tu minēji, un arī novadā strādā Ludzas apsaimniekotāji? Es domāju, ka darbņēmēji. Cik cilvēki tiek galā ar šīm mājām? Domā, apsaimniekotāji, kā uzņēmumi, kā pārvaldnieki? Jā, kā pārvaldnieki. Cik jums ir uzņēmumā? Jūs teicāt, ka jums ir 175 darbinieki. Uzņēmumi. Nē. Namu pārvaldē. Jūsu uzņēmumā. Jā, cik ir pārvaldnieki tieši? Mums nav tik strikti nodalīti tie amati. Mums daudz darbinieki strādā vairākās nozarēs. Respektīvi, skaidrs. Tāpēc tavs sitienu nevar pateikt konkrētu cipru, bet ja jautājums bija man šķiet par apsaimniekotājiem, tad Ludzā ir vēl vismaz 2, kurus es zinu, tad vēl ir biedrība atsevišķi, bet citās pilsētās nav citu pagaidām. Labi, saka, es biju ierunājies par tām mājas lietām un aģitēju pie tā, ka, ja jums ir telefons un dators, tad ir atlicis viens ceļš līdz mājas lietai. Saka, lūdzu, kādā stāvoklī ir Ludzas apsaimniekoto māju mājas lietas būvniecības informācijas sistēmā? Vēram vaļā un viss ir kārtībā? Ideāls nav neviens, un arī visā ir tā, ka ir daudzas lietas, kuras tur var darīt, ko var likt, bet ir lietas, kuras ir obligāti jādara un jāliek. Ir pilsētas, kur mēs, teiksim, Ludzā ir diezgan labi sistēma atstrādājusies, bet Zilupe un Kārso, teiksim, tā ieskrienās pa drusciņā, bet visā viņas ir. Tur viņas vajadzētu atrast. Ja kāds neatrod, vērsieties pie mums individuāli, skatīsimies. Bet jā, visā mēs liekam datus iekšā, sapulces, uzkrājumus, veiktos darbus. Jā, viss notiek. Es no savas puses piebildīšu, ka te nav runa par Ludzu, bet te ir runa par Latviju kopumā, ka Latvijas iedzīvotāji ir diezgan kūtri izmantot iespēju atvērt un iepazīties ar mājaslietas saturu. Es nekļūdīšos, ja es teikšu, ka tie ir kādi labi 5%, kuri to dara ikdienā. Tāpēc es caur šo jautājumu šodien mēģināju jūs provocēt, un varbūt jūs jau esat jau
nolēmuši, pabeidzot ar šim webināram, ieslēgties un paskatīties, kas tad tur tajā mājaslapā ir. Nu, lūk, Juri, ar daudz īkšķīšiem tev ir no Dainas Bantuls šķiet no Rēzeknes kompliments par to, ka ir ļoti izcila prezentācija pārstotam, saprotam un supervieglā valodā. Es domāju, ka jebkurš klausītājs šodien tam var pievienoties. Paldies, bija prieks censties. Jā, super, jā. Vēl no Dainas ir jautājums mums, to mēs beigās. Kas vēl te ir pa jautājumiem? Es skrienu cauri. Jā, Juri, jautājums, ar ko jūs ieteiktu sākt iedzīvotājiem, ja nav iespēja veikt pilnu renovāciju? Proti, ir naudas trūkums, ko tu arī šodien kaut kādā mērā prezentācijā uzsvēri, ka par naudu ir jādomā, ja? Bet tādā pašā laikā, ka tehniskais stāvoklis nav tas labākais mājai. Protams, ka ir jāskatās, kura ir tā māja, un tad arī jāizvērtē, jāprioritarizē tās problēmas, jo visu nekad nevarēs uzreiz izdarīt, tad ir jāsāk no tās sāpīgākās. Piemēram, jumtu nevar atļauties turēt tur pustekošu, tas nu ir skaidrs. Un tad ir jāskatās iespējas, kā šī Latgales programma ir ļoti labs variants. Tur nevajag ļoti daudz darbņus, bet tu vari nosiltināt jumtu, nomainīt jumta segumu, piemēram, vai tur nosiltināt gala sieniņas. Tur ir ļoti izdevīgi tie kredīta, teiksim, nosacījumi, zemi procenti un mazi tie maksājumi, bet tā, pamatiņu var sataisīt ar to tādas lietiņas piekārtot mājai, jā. Ok. Cita starpā es par jumtiem vēlos pateikt, ka gatavojoties šeit pie konkrētajiem webināram, mēs ar dažiem apdrošinātājiem aprunājāmies, kas ir tās lielākās problēmas no apdrošinātāja skatu punktu Ludzas novadā. Un jumti bija numur 1. Tad tas nozīmē, ka tas, ko Juris šobrīd saka, varbūt būtu vērts to sadzirdēt un mēģināt par tiem jumtiem vismaz padomāt, vismaz tik tā, lai nebūtu tās bērnu vanniņas jāliek uz tiem caurumiem, ja? Pēc tam šitā ir tāda šausmīga lietaina vasara, līdz ar to te būtu taču vietā, ko domāt. Oļegs ir uzdevusi jautājumu tādu ar elementāru komentāru, ka balkoni burtiski krīt, vai ir plānis sākt ar šo problēmu? Par balkoniem es nezinu, no kuras mājas ir Oļegs, bet mums ir vairākas mājas, kur ir pirms avārijas stāvoklī balkoni, un kur mēs esam spiesti paaugstināt uzkrājumus līdz tādam apmēram, lai mēs varam tuvākajos gados viņus visus salabot. Ir mājas, kur mēs pauzējam, piemēram, Kārsavā, kur arī ir pirmsavārijas stāvoklis, bet mēs pauzējam, jo tā māja ir uzprojektēta uz renovāciju pilnu. Tāpēc mēs nogaidam, kamēr būs tas gala lēmums. Ja, teiksim, nobalso par, super, ja nē, tad tas ir pirmais, ko ejam un daram. Un ja mājai trūks, piemēram, līdzekļu un ir tiešām avārijas situācija, mēs būsim spiesti arī rīkoties, tā kā to naudu meklēt. Jebkurā gadījumā mēs nevaram atļauties riskēt ar klientu īpašumiem. Jā. Ivars ir caur ļoti foršu komentāru uzdevis ļoti foršu jautājumu, bet tam viņš ir atklāti pateicis, kur viņš dzīvo. Tad es nolasīšu pilnu jautājumu. Ko iesākt, ja mājas siltumenerģijas patēriņš un rēķini ir apgriezti proporcionāli mājas iedzīvotāju interesē par siltināšanu? Kurš un kādā veidā spējas pārliecināt kaimiņus, un viņš ir nodefinējis, ka viņš dzīvo antilīderu mājā Latgales 92A. Juri. Ziniet, par šo māju runājot atzīšos, mēs nevaram apskriet visas mājas, un uzreiz ar šo māju es gribētu tikties personīgi. Mēs veicām apsekošanu siltuma apgādes sistēmai un dzīvokļiem, meklējot tos iemeslus, bet nekādus pārdabiskus mēs tur neatradām. Ir viens instruments, kuru man nepatīk, viņš tāds ir Rīgā, es zinu, to jau praktizē, ir mazākuma balsojums. Un tas ir tad, kad mazākums izlemj par vairākumu, par kaut kādām darbībām. Šis gadījums, tad, kad ir vienkārši gribas skaistāku māju, bet mājai nav šķietami nekādu problēmu, man tas tā, es neesmu baigais atbalstītājs, bet ja mājai ir reālas problēmas un cilvēki ignorē tās, tad es domāju, ka šo instrumentu var nekautrēties un slēgt iekšā. Tas ir īstumā, ja neatnāk vairākums un nenobalso, nepiedalās, tad uz nākošo sapulci pieaicinot, ja atnāk vismaz 30%, tad izlemj tie atnākušie. Nevis no visiem, bet tikai no tiem atnākušajiem. Tad no Dainas ir viens, kad brīdi apakaļ teica, ka ir arī jautājums mums, proti, būs nākotnē. Kā skatās finansējumu devēju uz pašvaldībai piedarošiem dzīvokļiem? Un jautājums tiek turpināts, vai pašvaldība drīkstos pēc tam pārdot izsolē, vai arī ir kādi ierobežojumi.
Es jums teiktu tā, ka mana pieredze tenīs pilsētās, kur mēs varbūt ikdienā aktīvāk darbojamies, ir tāda, ka pašvaldības pēdējā laikā ļoti aktīvi iesaistās šajos renovācijas rekonstrukciju procesos. Skaidra lieta, ka tenīs dzīvokļos dzīvo īrnieki. Skaidra lieta, ka daļēji kaut kur īres noslēgtie līgumi ir jāsagaida viņu termiņu noticējums, lai varētu varbūt viņus uztaisīt tādus proaktīvākus tos līgumus, ja, bet pašvaldības patiesībā aktīvi iesaistās, balso par rekonstrukciju, renovāciju, jo pretējā gadījumā, citiem iedzīvotājiem, proti citiem īpašniekiem mājā rodas jautājums, pagaidiet, kāpēc jūs turat šos dzīvokļus savā īpašumā, ja jūs neesat gatavi saremontēt, piedalīties remontos un tā tālāk. Vēl dažas pašvaldības ir aktīvas, proti liek šos dzīvokļus izsolēs, un man šķiet, ka tas arī ir pareizi, jo praktiski diez vai nekustamā īpašuma īre ir pašvaldības tāds viena no pamatfunkcijām. Es domāju, ka nē. Iespējams, kaut kādus dzīvokļus turēt priekš turismu nolūkos, proti, lai vasarā, teiksim, cilvēki var vismaz kaut kur iebraucot tādā pašā Lūdzā vai Kārsavā vai Zilupē, ja? Tad kaut kur bišķī mitināties, ja? Bet noteikti es neredzu nekādus šķēršļus. Lūk. Ivar jautājumam, starp citu, par to Latgales 92 tur arī viens īkšķīts parādījās, tā laikam ir problēma, un mēs esam vismaz šodien vienu labu lietu uzķēruši, par ko liels paldies gan Ivaram, gan arī pēc tam jau Jurim par atbildi. Kopumā, tātad, es tagad ceru, ka vismaz 11 cilvēki tiklīdz beigsies webinārs atvērs būvniecības informācijas sistēmu, ielogosies un paskatīsies, kas ir mājas lieta. Es jums saku paldies, es saku paldies Jurim, es saku Ievai, es Ievu šodien visu dienu redzu, un es esmu ļoti priecīgs, ka tieši Ieva ir iemesls, kāpēc šīs aktivitātes kopā ar mums notiek. Lūk, jo nesenā pagātnē viņi mūs uzrunāja, un tas bija ļoti mīļi. Es saku paldies savam kolektīvam, Zandai un Marekam, un novēlu jums drīzumā dzīvot atjaunotās mājās, un katru dienu nē, bet reiz mēnesī ieskatīties mājas lietā. Visiem tā! Paldies!